Muzejas reģionāla restaurācijas centrs kompleksu turpmāko realizāciju, un otrais tātad par meža saimniecības pakalpojumu kooperatīvu sabiedrības dibināšanu. Citi jautājumi pēc ārkārtas izsludināšanas nevar būt, bet par šiem diviem punktiem apstiprinām un izskatām šodien. Tas nav pretenzijas. Jā, tad lūdzu nobalsojam par ārkārtību. Paldies, tātad ārkārtība ir apstiprināta un varam sākt skatīt. Tātad pirmais un pats svarīgākais, kāpēc mēs sanācām kopā, tātad ir jautājums par Durbes vāgūzi, kā mēs tautā saucam, jo, ja mēs atceramies, mums ir ziņotājs ielikts, ja, pēc kādu neatņemtu darbu, esmu ielikts. Tātad, ja mēs atceramies gaitu par šo objektu, tad reāli šis darbs jau tika uzsākts rajona padomes laikā, ja nemaldos, ja tad 2004. gads, varbūt es maldos, man liekas, tā bija, kurā rajona padome lēma, ka šādu projektu realizēt, un 2009. gadā pārņemot visas tās saistības, kas ir pie administratīvi teritoriālās reformas, protams, ka Tukuma novada doma jaunizveidotā nemainīja radikāli nekādas cits iepriekš pieņemtos lēmumus, gan attiecībā tos, ko rajona padome bija iesākus, gan attiecībā tos, ko gan Tukuma pilsēta bija iesākus, gan arī, ko novadā ieejošie pagasti bija uzsākuši. Tad mēs visus turpinājām. 2009. gadā, tātad izsludināt šo konkursu, es gadsvaicīju nedaudz, tātad bija par lielo projektu, kā mēs varam nosaukt, jāgrīt arī būs klāt, tas bija daudz lielāks ar divām ēkām, ar pārēju uztaisīts, tātad bija lielas finanšu izmaksas un Eiropas reģionālās attīstības fonda piešķiršanai, tad kopējās izmaksas projektam bija 2,7 miljoni, bet Eiropa atbalsta summa bija maziņa. Tad mēs lēmām, ka vai ir iespējams šo projektu sadalīt pa kārtām, tad nosakot, ka ir divas kārtas, kā rezultātā arī tātad Eiropas finansējums samazinājās, līdz tam maksimums, ko drīkstēja Eiropa faktiski piešķirt. Un tas sastādīja kopīgās izmaksas attiecinās 1,55 miljoni, no kurām attiecības bija, jums ir arī pievienota šī papildus informācija, ka ERAFS sēdz 71,7%, valsts ir 2,25% un pašvaldība 26%. Ar šādu sadalījumu arī mēs iesniedzām projektu, piedalījāmies šajā te konkursā, jo šī nebija iezīmētā nauda, bet mums bija jāizcīna šī nauda attiecīgos konkursos, un šie 26% pašvaldības līdzfinansējums nodrošināja, izvērtot visu, ka projekts ir atbalstāms. Nākošais tātad noslēdzot šādu līgumā, un izmaiņas tātad notika no 24 mēneši, kad bija pirmajā līgumā noslēgts, mēs panācām pagarinājumu, ka varam celt šo objektu 36 mēnešus. Tātad šajā posmā jau Tukuma novada dome nobalsoja, ka mēs ejam šādus soļus uz priekšu. Ja? Un tātad nākošais, ko mēs esam darījuši, tas ir, mēs izsludinājām iepirkumu uz projektēšanu, tātad veicām visas darbības, lai sagatavotu tehnisko projektu, un tas arī tika izdarīts. Nu, laika termiņā varbūt būtu priecīgi bijuši, lai tas būtu ātrāk noticis, un kā mēs arī domē lēmām, tad pēc tehniskā projekta sagatavošanas mēs gribējām veikt un esam veikuši arī iepirkumu, lai pārliecinātos, vai tehniskā projektā minētās tāmes vai izmaksas ir tādas pat, kā tās ir celtnieku nosauktās, tad esam veikuši un praktiski būvnieki nosauktās tāmas ir 158 tūkstoši lielāks, bet uz 2,28 miljoniem dot, protams, faktiski diezgan precīzes tāmas, tad šeit būtiskas atšķirības nav. Kur ir lielā problēma? Lielā problēma ir tā, ka mums ir ļoti maz laika palikts līdz kuru laikam mums ir jāatbilzē projekts, 14. gada marta beigas, ja nemaldos, tad gads ir palicis.
Un otrais, tātad pēc ekonomiskās daļas sagatavošanas, vai kā mēs saucam tāmas sagatavošanas, un pēc iepirkuma mēs redzam, ka, protams, būtiski ir izmainījušās attiecības, kādas mēs piekritām pie projekta realizācijas. Tas ir, ka mēs šajā projektā ieguldam 26% no visām attiecināmām izmaksām. Šī gadījumā mēs redzam, ka reāli mums ir jārēķinās pie šiem 2,3 miljoniem, kas ir parādās. Mums ir jārēķinās, ka vēl ir neattiecināmās izmaksas, kuras ir saistīts ar tīkliem un katmājas celtniecību. Tas ir aptuveni 138 000 lati. Ja? Kā arī mums ir jārēķinās ar to, ka šajā stāvēs nav iekšā aprīkojums, kurš nav iebūvējamais, tātad mēbeles, kā tautā mēs varam tā vienkāršāk nosaukt un vispārējais, kas ir vajadzīgais, kā arī mums nav ņemts vērā par to, cik izmaksās vairāk vai mazāk uzturēšanas jaunie izdevumi, kad mēs nododam ēku eksploatācijā, un darbinieku algas. Reāli skatoties arī mēs redzam, ka ēkas gada uzturēšanas izmaksas varētu būt ap 60 000. Protams, par darbiniekiem mēs varam skatīties nākotnē tuvākā vai tālākā, cik pakāpes mēs audzējam šo kapacitāti un cik mēs to nedarām. Tātad reāli mēs rēķinām, ka vēl arī mēbelēm kādu 100 000 droši vien būtu vajadzīgi. Nu, tad uzņemamies saistības vēl par kādu 150 000. Tas nozīmē, ka kredītā mums ir jāņem vismaz 1,1 miljons latu. Valsts iedod 1,1 miljons, mums ir jāiegūt 1,1 miljons. Tātad nav vairs 74,26%, bet ir 50 plus 50. Un, protams, ka saka, kārtas ir tagad visas galdā, un mums kā politiķiem ir jāizlem, ko tad mēs tālāk rīkojamies. Lai saprast, vai ir iespējas kaut kas mainīt, vai nav iespējas mainīt, esmu pieteicis arī kultūras ministrijā tikšanos ar valsts sekretāru, izsakot, kur ir šīs lietas, kur ir šīs problēmas, ja, ka mēs šodien skatām ārkārtas sēdē. Un kādu būs lēmums, tātad griezīsimies arī droši vien informēsim un griezīsimies pie kultūras ministrijas. Un tad arī var jau būt, ka ir kaut kāds vēl nosacījumi, ko ministrija var darīt, palīdzēt vai arī nē. Ja? Tātad arī Agrita varbūt var līdziņot gandrīz, jo es saprotu, arī Agrita ir informējusies, ja? Ir griezusies ministrijā un arī ir kaut kādas zināmas, kas varētu arī notikt pie tālākā projekta realizācijas. Mums liekas, ka mums būtu korekti, ka mēs turpinām šo projektu, ja saglabājam šīs attiecības, kādas bijām solījuši un kādas mēs arī uzņēmāmies. Nebūtu korekti, ja šīs attiecības ir tādas, kā mēs uzņēmāmies jumta līgumā, un tad teikt, man šodien nepatīk, es vairs negribu celt. Ja, tad faktiski no 2004. 9 gadi veicot projektu, ja, ko mēs esam virzījuši, pasakām, nē, šodien mans karstāvos ir slikts, un mēs to nedarām. Korekti būtu, ja šīs proporcijas varam saglabāt, tad ceļam, ja nē, es arī redzu, ka apgrūtinājums par budžetam ir milzīgs, un diez vai mums būtu saprātīgi, ka viena projekta realizācijā mēs pasakām, tādu konfrontāciju veidojums ar dažādām institūcijām. Diemžēl mēs tagad ceļam šo te vāgūzi, tāpēc tev ir jāpastāv otrai pamatskolā jāpastāv rindavas piebūvi, sporta laukumiem jāpastāv rindavas skolas skolu, jo mums vairāk nav naudas, mums nav lielākas kapacitātes, lai varētu sabalansēt budžetu. Ja? Principā, kā es jau esmu teicis, varbūt netik daudz mums dotajā momentā ir problēmas ar savu kapacitāti, lai paņemtu šo kredītu, bet mums ar katru gadu pieaug lielas problēmas ar to, kā uzturēt mūsu institūcijas. Atcerieties, kaut vai 2013. gadu tad veidojām, tad īsā termiņā mēs uzcēlām 2 bērndārzus, lai viņus nodrošinātu ar siltumu, elektrību, audzinātāju, visu pārējā. Praktiski mēs bijām spiesti, cik gan 500 000 aizgāja. Ja? Tad 500 000 ieguldīt. Labi, ka mums bija gan budžeta atlikums, gan arī šis pieaugums nodrošināja to bišķīt, ja? Bet ja budžeta pieaugums, kur bijis mazāks, tad lai nodrošinātu
visu institūciju uzturēšanu, mums būtu jāsamazina citām iestādēm uzturēšanas izdevumi, kur laikam mums neviens nepiedod, jo viņi tā jau ir ļoti maziņi. Jo mēs jau nevaram runāt no budžeta par kaut kādu attīstības naudu. Ja? Mēs varam no budžeta tikai uzturēt, attīstība ir Eiropas nauda un kredīts. Ja? Tas ir 3 vai 4, ja ne vairāk par 4 gadiem, kur cits formulas nav bijušas, un es neredzu arī tuvākajā laikā, kā būs. Tāpēc atbildība šodien ir milzīga, un tāpēc es arī aicinu visiem izteikties, neslēpjot savus viedokļus, un tad, kāds arī lēmums būs, tad arī tādā veidā mēs rīkosimies. Nu, gan visi. Agri varētu līdzot papildus. Es, protams, nevaru nekādā veidā dot padomu, kā deputātiem balsot. Es varu vienkārši izstāstīt, ko mēs esam paveikuši, un varbūt to informāciju, kas ir muzeja rīcībā. Un mēs arī sagatavojām ļoti īstu tādu vizualizāciju, teiksim, pašlaik jūs ekrānā redzat skatu uz Durvis pilu pāri dīķim. Tā ir tautas diena, jo katru gadu pavasarī mēs kopā ar iedzīvotājiem sakopjam Durvis apkārtne, un jūs redzat tātad Durvis pili, un priekšpusē ir tāda akmeņu kaudze un drazu kaudze. Tā ir tā vieta, kurā tiek plānot tagad Vāgužu rekonstrukcija. Un nākamais attēls šo situāciju varbūt nedaudz vairāk vēl paskaidro, skatoties no ceļa. Ja, tad kreisajā pusītē tā aizaugusī krūmiem vieta, tā ir tā vieta, kurā būtu jābūt Vāguzim. Un tā ideja, kāpēc vispār Vāguzes tiek būvēts, tur tie nosacījumi, atcerieties, bija vairāk. Pirmkārt tas, ka mums ir 90 000 priekšmetu liels krājums, kas ir iekļauts Nacionālajā muzeja krājumā, tad tie ir nacionāls nozīmes priekšmeti, mūsu vēstures liecības. Otrakārt tāpēc, ka tā būs iespēja atjaunot šī te kompleksa, to varanību, kāda tā ir bijusi, un tātad veidot turistiem pievilcīgu objektu. Un nākamajā attēlā jūs varat redzēt tādu ļoti vienkāršu vizualizāciju, kāds šis kompleks izskatīsies skatu punktā, tāpat no ielas joprojām, teiksim, kad Vāgūža apjoms tiks uzbūvēts. Un kā redzat, protams, tas ir ļoti tāds jau majestātisks, tiešām nozīmīgs pils kompleks. Tā nav vairāk pils, kurai apkārt ir drupas vai arī vecas ēkas. Mēs varam paskatīt šo vizualizāciju mazliet citā rakursā arī. Tas ir skatā no pils, tātad pāri pagalmam, kur šajā te akmeņu kaudzē tātad top šī te Vāgūža ēka. Man ir jāatvainojas par to, ka šī vizualizācija varbūt nav tāda ļoti smalki uztaisīta, ja, visās detaļās ir vienkārši šī apjoma ielikt. Tas ir vairāk tāpēc, lai paši pārbaudītu varbūt tās proporcijas un saprast, kā šis kompleks varētu attīstīties. Šobrīd tātad mēs jau vairs nerunājam par to, vai ir nepieciešams vai nav nepieciešams Vāgūzes. Faktiski mēs runājam par to, kāds ir iestrādes šajā objektā un kādi būtu tie ceļi, teiksim, kā risināt to jautājumu, vai būtu iespējams atrisināt, sameklējot kādu papildus atbalstu no valsts puses un tātad šo projektu padarot par iespējamu. Tātad tas sakārdzinājums faktiski ir par 600 000 un kopējās projekta izmaksas mēs lēšam ar 2,2 miljoniem. Muzejs, protams, ir pareiķinājis arī tās izmaksas, kas varētu veidoties tieši muzejām pārvalcinās procesā, tas, ko priekšsēdētājs minēja arī par šīm te mēbeļu, teiksim, iegādi un tā tālāk. Šobrīd mēs skaidri zinām, ka tas varētu būt maksimums 40 000, tātad mēbeles, kas nav iebūvējumās. Jo viss pārējais, visas iebūvējumās iekārtas, viss ir ietverts jau šajā būvnieku piedāvājumā, tās visas ir ierēķinātas. Ja mēs runājam par pašu to Vāgūžu plānošanas procesu, tad šobrīd faktiski ir pilnīgi detaļās viss izplānots un no vienas puses šis objekts būs arī ekonomiski uzturams, tajā nozīmē, ka tā būva tiek veidota, tā ļoti vienkārši runājot pēc termosa principa, tātad, lai maksimāli noturētu mikroklimatu stabilu, lai būtu pēc iespējas mazāk šie ieguldījumi, teiksim, apkures, mikroklimatu
organizēšanas, regulēšanas, noturēšanas ziņā, tad šī būva faktiski ir veidot tādu kā pasīvā būva, kas neprasa lielus energo ieguldījumus. Līdz ar to arī tās uzturēšanas izmaksas, pēc mūsu aprēķiniem šobrīd tie bija 56 000, kā priekšsēdētājs teica, līdz 60 000 droši vien, jo, kā zināms, cenas jau arī mainās šajā situācijā. Tātad, ja mēs gribētu šo te objektu uzbūvēt, tad mums faktiski vajadzētu tuvākajā laikā, tas ir jau aprīļa mēnesī, būt skaidrībai un vajadzētu arī līdz, ko tas būs iespējams, ka dabas apstākļi to atļauj, tūlīt pat arī sākt būvniecību. No muzeja puses ir darīts arī pilnīgi viss, lai mēģinātu izpētīt maksimāli šo vidi arheoloģiski, un pagājušajā un aizpagājušajā gadā, tad, lai neradītu kādus negaidītus šķēršļus vai kavēšanos. Šobrīd mums liekas, ka vismaz tie pētījumi, kas ir bijuši, liecina, ka nevajadzētu būt kādiem negaidītiem vēsturisku liecību atradumiem, kas varētu pēkšņi aizskavēt. Bet tas, kas ir bijis konstatējums, ir izdarīts. Vēl muzejām, protams, ir arī tāds plāns, kurš ir darba procesā, tieši par to, kādā veidā mēs darbosimies, lai sagatavotu pārvietošanai visus galvenokārt priekšmetus, jo varbūt, teiksim, darbinieku un darba telpu pārvietošana ir liels darba apjoms, bet nav tas lielākais, vissvarīgākais ir tieši šī mūsu atbildība par mūsu krājumu, kas ir šie 90 000 un kas ir arī finansiāli ļoti vērtīga, milzīga vērtība īstenībā. Šobrīd ir novērtēts, tātad mūsu krājumā tikai neliela daļa priekšmeti, ir nepilni 4000, un šie 4000 no šiem 90 000, tās faktiski iznāk, es nezinu, kura tur daļa, 5. daļa, 15. daļa varētu būt. Šobrīd grāmatības uzskaitē ņem, ka par aptuveni 1 miljonu, nepilns miljonus. Novērtētas. Ir jau novērtētas. Ir, protams, šie 85 000 nenovērtētā daļa, bet tā arī nebūs tik ļoti vērtīga tādēļ, ka mēs esam sākuši no tās vērtīgākās daļas, no mūsu mākslas kolekcijas un no interjera priekšmetu kolekcijas, ar kuru Pilsuma muzejs ir arī slavens. Un laikam, pateicoties tieši šīm divām kolekcijām, tad izcilēm kolekcijām, kas ir Mākslas muzejā un Durbē, arī tad šis projekts laikam ieguva arī to skanējumu un ekspertu pozitīvo vērtējumu, tad, kad šis konkurss notika, tad mēs startējām. Ja mēs runājam par to tālāko virzību un tām iespējamiem ceļiem, neapšaubāmi tas galvenais uzdevums šodien ir tikšanās ar kultūras ministrijas vadību, un noteikti valsts sekretāra līmenī, lai pārunātu tās iespējas, kādas vispār ir, lai varbūt varētu mainīt šo te atbalsta intensitātes attiecību. Un ir daži precedenti, jo visi jūs ziniet, piemēram, Nacionālā mākslas muzeja objektu, par kuru mēdījos izskanēja informācija labu laiku atpakaļ, ka sadārdzinājums būvniecības iepirkuma procesa rezultātā ir tik liels, ka šī te Mākslas muzeja rekonstrukcija ir apdraudēta. Un šajā konkrētajā gadījumā jūs jau zināt, ka šobrīd muzejs jau pakojas, muzejs faktiski ir slēgts un gatavojas atbrīvot telpas, lai varētu uzsākt rekonstrukcijas darbus. Šis papildus finansējums tika atrasts no tās sauktajām virssaistībām. Tas ir no tās naudas, kas šajos te Eiropas projektos nav iztērēta, kas ir palikusi neiztērēta, un tiem projektiem, kas šobrīd ir virzībā, kustībā, darbībā, tātad ir tiesības un iespējas pieteikties uz šīm virssaistībām. Protams, ka tas jautājums ir risināms caur kultūras ministriju, jo, ja viņi atzīst, ka tā ir lieta, kas ir būtiska Latvijas reģioniem, tieši varbūt šim te Kurzemes, Austrumkurzemes reģionam, tad varētu būt arī, teiksim, kāda pozitīva. Varētu būt arī varbūt kāda cita risinājuma, par tiem es neesmu tik labi informēts, vienkārši zinu par šo precedentu, par to man informēja gan Latvijas Nacionālās mākslas muzejs, gan arī muzeja novēr kultūras ministrijā.
Protams, ka varētu būt arī kādi citi scenāriji, tā skaitā, piemēram, kāds mēģinājums dalīt šo projektu, tātad nerealizēt viņu pilnībā, nodalīt kādu daļu, teiksim, pēc tam meklējot finansējumu iespējas vēl citur. Es šobrīd par to nevaru runāt, jo tā gluži nav muzeja kompetence. Bet katrā ziņā es varu sacīt to, ka precedenti ir un teorētiski ir iespēja runāt ar kultūras ministriju, tas arī ir jādara. Tā kā es atbalstītu šo priekšsēdētāju ierosinājumu griezties kultūras ministrijā un informēt par šo situāciju un risināt šo jautājumu. Tas notiks nākošajā nedēļā, jo es vēl vakarā, tas ar 7 vārdos arī ministrei lūdzu atbalstu, ka ir problēma. Kur teica, ir problēmas, braucam risināt, tā kā to meklējums. Paldies! Tā, lūdzu deputātiem, sākam jautājumu. Man jautājums ir šāds, cik tā ir Eiropa nauda? 7,1% ir 1,1 miljonus ar termiņu 14. gada marts. Kas notiek, ja dažādu subjektīvu vai objektīvu iemeslu dēļ projekts saķerās un netiek nodots nākošā gada martā? Vai šo naudu tad viss neuzdodās uz pašvaldību budžetu? Nē, projekts ir apdrošināts un mēs dabonām apakaļ 200 000, ja? Vai 100? 200. Mēs samaksājam par reālu uzbūvēto un atgūstam 200 000 līgumu neizpildīšanai. Ja līgums neizpildās, ERFs to nemaksā, ja nav pabeigts, ja, terminētais. Ja. Tad paliek vienīgā garantija, kāda mums garantija ir. Tā ir maksimālā garantija, saprotu, kas ir ieliktā. Ja, kas ir iespējām vispār? Iespēja maksimālā garantija, tad ir bankas garantija 200 000 lāpu. Un nepabeigts objekts, protams. Nē, jebkurā gadījumā, jā. Protams, mantu jau neatņem mums par to šaubu. Līdz kādam līmenim uzcelt, bet mums jau celtniekiem būs jāmaksā, jo celtniecībā ir iestrādāts tātad par to, Anita ir, jā. Tad par to, ka mēs maksājam par izpildītiem darbiem, ņemot kredītu. Mēs jau ERF naudu nedabonam. Šobrīd ir avans 220 000 un pārējo tātad visas investīcijas, kas ir Eiropas un valsts kopā dotācijas ir 1,146 000. Mēs dabūjam, kad objekts ir nodots eksploatācijā, kad ir visi darbi pabeigti, kad ir visi pārbaudi. Jā, bet aizņēmums mums jāņem tagad 2,2 miljoni. Jo principums jāņem ir 2,2. Ja objektu laikā nenodot šie 2,2 miljoni, viss paliek uz pašvaldības budžetu. Nekāds 1,1 miljons nos neaiziet. Jā. 1,1 mīnus 200 000. Jā. Tas, ko Induls arī prasa, tas šobrīd arī ir vislielākais risks, jo pēdējais termiņš ir 29. marts un nav neviena diena vairāk. Nākošā gada. Protams, tas arī termiņš ir sarunas vērts. Tas ir tikpat aktuāls sarunas temats, kā par... Atcerieties, kāda bija procedūras. Nē, tas mums nav starpība. Ir valstī? Nē, atcerieties lūdzu Pepijas variantu, ko mēs darījām, kad daži labs deputāti mūs kritizēja, ka pazaudēšam visu naudu, mēs lauzām līgumu, un slēdzām pilnīgi jaunu līgumu, ja, jumta līgumu ar vārtu, ja, par to, jo mēs nevaram termiņos vairs iekļauties. Bet šajā projektā ir vēl viena cita bīstamība, mums beidzās vispār plānojums periods. Nav jau kur vairāk par termiņu pagarināt. Un tā bija iezīmēta nauda. Šeit ir konkursa nauda, ja, kurā no tā viedokļa vispār. Šeit ir, es nezinu, kādas garantijas no celtnieka ir jāņem, ka tad ir viņa visa atbildība, ja viņš nepabeidz objektu. Būtībā, tad es saprotu, ja projekts neiekļaujas izpildi termiņā, tad uz pašvaldības pleciem ir 2 miljoni. Nē, mēs, protams, varam turpināt viņu, celt visu projektam realizāciju, bet tas viss tiek noteikts uz kredītu. Tas ir ļoti sliktais scenārijs, tikai tā gribu teikt. Ja tad jādomā skaidru balvu, vai tad ir
vērts griezties kultūras ministrijā, ja nav nekādas garantijas vai varēs pabeigt līdzekļus? Nē, celtnieki ir iedevuši, ja objekts tiek noslēgts celtniecības līgums, pirmais, aprīlis neliekam noslēgts, pirmais nelikām, ja? 2. aprīlī ir noslēgts celtniecības līgums, viņi šajā termiņā iekļaujās. Bet tas ir viņa godavārds, bet viņa godavārds ir balstīts ar 200,000 latu. Tikai 200,000. Ja viņa dotu tos 2,2 miljonus, tad ir saprātams, jo tas ir baigais. Mēs nevaram iepirkt no lielākas, tā ir garantijas prasība. Lūdzu, vēl jautājumi? Uzturēšanas 60,000 tas ar visām algām ir? Vai tikai šeit, es nezinu, pievienoja, nepievienoja. Laila rēķināja algas, vidējā alga 300 lati gadā, tas sastāv 7 darbiniekiem 32,000. Tas ir bez piemaksām, bez sociālām garantijām, tikai alga plus darba devējs. Tas ir, ja kā bija plānots, 7 darbinieki nāk klāt, tad iznāk. Mēs atcerējām visus aprēķinus, visām algām rēķinu, un pēc tā kāds viņas mums šobrīd ir. Jo jāatzīst, mums nav vidējā alga, tikko jau mums ir mazāk. Un, nākamgad celsies minimāla alga, tā kā būs arī vidējā lielāka. Nu, tad arī to varēs rēķināt. Bet mums jau jārēķina šodien nākotnes izmaksas. To, kas reāli ir, jo mēs varējām izrēķināt to, kas ir. Tātad faktiski mēs rēķinājām to, ka lielākā darbinieku pārceļas no Harmonijas ielas un pāriet uz Dulbi. Tātad jauni strādā. Mums ir 7 jaunas darba vietas. Un visas tās izmaksas, kas ir gan komunālajā elektrība, tās mēs visas ierēķinām pēc jaudām, bet šobrīd ejam cenām. Mēs nevaram pierēķināt to, ko mēs šobrīd neesam. Jā, bet tā visu kopā, teiksim, uz gadu tas būtu 100,000. Nu, muzejs ir plānojis 56,000. Rēķinājumi palielinājumi 56,000. Jā, es gribēju teikt precīzi arī, ko iesniegum, palielinājums ir 52,600. Tas ir palielinājums. Teorētiski aprēķins arī enerģiski. Vēlreiz gribēju tā vēl manīt, tad ieguvumi, tad 3, es saprotu, tad ir krājumi, labāk tur ir, restaurācija arī, jā? Restaurācija. Daļai restaurācija. Aprūpe, pirmais līmenis restaurācijā, vēl ir izstāžu zāle. Gāli, un tiek saglabāts tas kompleks. Tiek saglabāts kompleks, jā, un vēl ir arī veikala telpas, faktiski. Tā doma ir tāda piesaistīt lielāku turismu plūsmu, jo šobrīd faktiski Tukumam ir tas potenciāls, kāds mums ir, mēs viņu nevaram izmantot. Šobrīd, teiksim, muzeja gadā apmeklē apmēram 40,000 apmeklētāju, tas cipars mainās nedaudz, katru gadu šūpojas. Tad tie, kas brauc pie mums lielākoties, jo mēs arī tā esam konstatējuši, ka vairāk vai mazāk tie ir braucēji. Un salīdzinājumā ar citiem muzejiem tas absolūti nav slikts rādītājs, tas ir normāls rādītājs provincē. Bet, protams, ka, teiksim, tās iespējas kādas ir, piemēram, kā Bauskas pils muzeja pieredze rāda, tātad, Bauska ir konsekventi gājuši uz to, ka viņi atjauno šo savu pili, jā, pilnīgi no neesoša objekta, jā, tādā lielā bižamā. Viņu pieredze rāda, ka tas turismu pieaugums ir ļoti, ļoti liels, jā. Milzīgs pieplūdums momentā, jo tas ir objekts gatavs, vizuāli arī efektīvs, viņš labi izskatās, un Bauska būvē savu to pilsētas identitāti faktiski uz Bauskas pili. Tas ir tāds jaunais svaigais. Protams, ka Ventspils vienmēr jau visi zina, jā, un varbūt tā liekas, ka Ventspils situācija ir labāka un nav salīdzināma par kādu. Bet Bauska varētu būt kaut kas līdzīgs tam, kā Tukums darbojas. Tā ideja, kas ir šai Durbei, vispār Durbes kompleksam, ir ļoti līdzīga tam, kā ir Bauskai, teiksim, kā ir Turādai. Faktiski tas ir tāds viens liels piedāvājums. Tātad, ja rundā mums ir Hercoga pils, jā, rezidence, tad Bauska arī ir Hercoga rezidence, tā kā agrāka laika. Tad seko Durbe, kas ir tāda parasta, varētu teikt, normāla kunga māja Latvijai tipiskā. Un Turādi, kas piedāvā pārvaldnieku līmeni. Tas ir vesels viens liels tāds kompleks. Un acīm redzot, arī tas bija viens no argumentiem, kāpēc kultūras ministrijas eksperti balsoja par šo projektu. Teiksim, redzot to, ka reģionos ir svarīgi šī profesionālās
mākslas un kultūras attīstību. Lūdzu, vēl jautājumu? Kolēģi Modus varbūt var paspējas apskatīties tie, kas budžetā visas izmaksas saskaitot kopā, kas ar šo projektu realizāciju saistās tajā pozitīvajā variantā, ka mēs ar visu tiekam galā ar termiņiem un ar visu ir 158 000. Tas nākamā gada budžetā nāk klāt. Tas ir nav. Tur atsevišķām pozīcijām. Jā, tas ir viens, kas vispār realizētu. Budžetā plus 158 000, kas ir maksas, kredītmaksājuma uzturēšana un papildus finansējums, ja tas papildus kaut kāda apjoma cilvēki vajadzīgi. Tāds ir tas cipars, kolēģi, kas ir. Nē. Tas ir uz kredītu. Tas ir, 158 000 ir tikai tāmes un kredītu starpība, kas ir jāņem. Mums ir jāskatās 56 vai 60 000 ir uzturēšanas izmaksas dārgāk, ar 40-50 000 tātad mēbeles, kas ir dārgāk, un neattiecināmās izmaksas, kas ir katru māja, tīkli, kas ir 138 000. Tātad 14. gadā, lai šis objekts strādāt, mums ir vajadzīgi 250 000 papildus kredītu. Tas jau nav rēķināts, tas nav mums rēķināts. Tātad starpības starp to procentuālu attiecību arī, ko tikko agri teica, ir 600 000, mēs plānojam 500 000, ka varam līdzdarboties. Tagad ir vēl plus 600, tātad mūsu aktivitātes palielinājušās par 600 000 un kopīgi sastāv 1,2 miljonu. Plāno to 500 vietu. Bet atgādās, katru māju ir būvnieku piedāvājumā iekšā. Bet viņas ir neattiecināmās izmaksas. Jā, bet viņi ir iekšā. Nu, bet tas jau neko nedod eiro, kur nemaksā. Par to ir viena runa. To jau minusējam. No 138 mēs minusējam nos, jā, tad arī tie 600 iznāk, no 2,4 miljonu izminusēja to ārā, paliek 2,3, jā, un paņemam proporcijas, tad pieaugums ir 600 000. Jā, un tad cik varētu, teiksim, būt kaut papildus pienesums ar maksas pakalpēm, ja, teiksim, ir tas komplekts sakārtots, ir tā glabātūs, ir restaurācija, un to ir arī tas, teiksim, grūti paredzēt, jā, bet, cik vēl varētu nākt? Katrā ziņā ir grūti, teiksim, šobrīd izveicināt konkrēti, cik liela būs tie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem. Katrā ziņā noteikti pieaugs ieņēmumi tajā ziņā, ka būs pilnīgi jauns piedāvājums. Teiksim, šobrīd cilvēks nopērk biļeti uz pili, ja? Tad viņam būs iespēja redzēt gan pili, gan arī Vārnosī šīs izstādes, līdz ar to, un izvēlēties arī, protams, ja? Līdz ar to tas nozīmē, ka faktiski tam piedāvājumam, ja viņam vajadzētu dubultoties. Šobrīd tas, ko muzejs gada laikā nopelna, tajā šī brīža situācijā ir apmēram 26–27 000. Ņemot vērā to, ka mums ieejas maksa ir variēri, ja? Ir muzeja, kurā 30 centīmi, dārgākais ir Durvis pils, kur pieaugušiem ir lats 50 ieejas biļete, ja? Pieaugušajiem. Bērni, nevis bērniem, bet skolēniem 50. Tā pie šīm ieejas biļetēm, kas faktiski mūsu ieejas biļešu cenas ir mazas ļoti. Jā, bet neuzskatīsim, ka muzejs ir komerces objekts, kas nesīs peļņu. Nebūtu, nevienā pasaules tas nav. Protams, es domāju, ka pirmkārt jau pasaules muzeja pieredze rāda, ka neviens par Guggenheims nespēja būt peļņu, bet tā atdeva varbūt ir mazliet cita veida, jo šie, teiksim, 40 000 cilvēki varbūt katrs nebrauc šeit, bet, kaut ir reikinot, ka, 10 000 ir ģimenes, ja? Tātad šie cilvēki jau atstāv to Vēl ir netiešā ietekme uz Coca-Colu, uz pilsētu, tā ir galvenais, ko Ingrids Muško var mums izskaidrot un ko bieži vien arī izskaidrotas, ja? Ka mums jau faktiski ir vajadzīgs tas turists tukumam, ja? Jo faktiski tā mūsu, tas potenciāls mums ir, jo mēs esam ļoti tuvu Rīgai. Un līdz ar to jau, ja mēs, protams, savu to produktu noformulēt un, protams, viņu arī pasniegt, tad tā piesaiste tomēr ir iespējama un ļoti liela viņa varētu būt. Un tas droši vien nākotnē ir ļoti svarīgi visiem arī mūsu mazajiem veikaliņiem un kafejnīcām un amatniekiem arī, ja? Bet to mēs šobrīd, mēs neesam tāda līmeņa ekonomiski, lai mēs to tā izrēķinātu tik precīzi. Tas būs tikai teorētiski, kas absolūti neatbildīs patiesībā.
Es tā varbūt nenopietni bišķiņ, mums ir lidlauks tas blakām ir, no lidmašīnā nolaižot, mēs to pilu varēsim labāk saskatīt, ja bišķi lielāk būs. Absolūti. Šobrīd jau... Būs kur turistiem braukt, jo, ja teiksim, pilsētas vidē, es domāju, lidlauks neko īpaši labi nenodarīs, tad šis objekts varbūt, kad nodarīs kaut ko labi, dos mums. Objekts uz divreiz nemāk. Bet ja mēs viņu neuzceļam tajā... Kāpēc mēs viņu neuzceļam? Secībā? Kādu laiku? Celtnieks pateic, jā. Jā, celtnieks. Lūdzu, pēc kārtas. Tad jautājums. Tālāk izsakāmies jau? Pārim pie deputātiem. Es darītu tā, ka jāmēģina palielināt valsts daļu, tas tikai Tukuma nozīmīgs valsts kultūras objekts, bet arī ne tikai Tukuma, bet arī valstī. Un tā nepieklājīgi maz daļa ir no valsts. Otrs par termiņu. Ja šo termiņu var pagarināt, tad atkal var sēsties un runāt, jo es neesmu gatavs celt roku par 29. martu 14. gadu. Domāju, ka 99% no zaudē klātesošiem netiks, ka viņš varētu paveikt, jo zināt, kā valstī daudz lietas notiek. Tas ir tāpat kā braucam uz Rīgu, un var aizbraukt 40 minūtēs, bet tam labāk ir pusotrā stundā rēķināties. Un otrs par, kas gan nav tā lielākā daļa, ir izmaksas, kas attiecās uz uzturēšanu, jo droši varam pierēķināt vēl kā 30% klāt, jo mainīsies noteikti elektrības cenas, minimālā alga un viss pārējā, tā kā pierēķināt vēl kā 30% klāt gadā droši, un tad tas cipars būs savādāks. Ka tie ir tādi man trīs punkti, kuriem es pieturos. Lūdzu, kas vēlas izteikties? Jā. Mums viedoklis, ja es esmu par sagatavoto lēmumu projektu, tad uzskatīt, ka finansiāli neiespējami šī projekta realizācija. Protams, arī kultūras ministrijai atvieglot, ja tas ir iespējams, tad mēs varam, protams, tālāk par to. Manā izpratnē tas ir viens spilgts un konkrēts un bēdīgs piemērs, diemžēl atkal teikt, centralizētajai nozariskajai Eiropas fondu apgūst plānošanai. Mēs šodien tā esam šīs te plānošanas ķīlnieki. Jurists gan uz to jokām puses nopietni saka, ka arī es personiski esmu atbildīgs par šo, jo, kad mēs te bijām visi rajonu padomē 2004. gadā. Viņš pat neesot bijis, jā, ka mēs esam tie, kas to projektu jau saknē, esam tā kā neesam noraidījuši, jo es visu laiku jautāju, nu tas tiešām ir liela politiska izšķiršanās. Mums ir viena no pirmajām 5 prioritātēm novadā. Te gribu jums teikt, ka visiem pārējiem, ka dzīve ir mainīga. Rajonu padomē tiešām bija maz iestāžu. Muzejs bija viens no labākajām, skaistākajām iestādēm. Tad 380 000 paņēma kredīti, lai dodas pilnu saglābu, lai būtu tāda, kā ir. Protams, ka rajons mēs visi, kā jebkuru projektu, ieceres stadijā, kā atbalstām. Bet šobrīd situācija ir mainījusies, kolēģi. Šobrīd ir novads, šobrīd ir, gribu teikt, ļoti daudz citas aktuālākas prioritātes. Tas ir gan Upīšu skolas projekts, tas ir gan policentrisko ielu projekts, tas ir gan sporta būvi, šie projekti, kultūras nams pilsētas, kas ir absolūti neatbilstošā novadam necienīgās stāvoklī. Tā situācija ir mainījusies. Protams, ka žēl tas ieguldītais darbs un tie līdzekļi un Agritas, protams, darbs nekādā gadījumā negribu kaut kā, lai Agrita, viņi tā būs sarūptināt, protams, par mūsu lēmumu, bet Agrita dara to, ko jebkurš iestādes vadītājs un nozares vadītājs, es viņu pie tā taisnībā padarīt ar visiem spēkiem un enerģiju, mēģina rūpēties par savas nozares attīstību. Tā atšķirība mums ir, ka mums tā kā jāaiz visas tās nozares kopumā un jāmēģina sabalansēt. Attīstīt tās nozares, tāds ir mans viedoklis, un es šobrīd arī balsoju par sagatavoto lēmumu projektu, kurš saka, ka šobrīd mēs to nevaram atļauties.
Bet ar piebildu otro, ja valsts attiet atpakaļ uz tām korektām, nevar teikt, ka es te nepiekrīstu, ka tu saki, vai kurš ir jāteikt, ka valsts nekorekti maz piedalās. Valsts piedalījās ar šiem 74% un pašvaldībā 26%, tas bija konkurss, un ja mēs būtu likuši, piemēram, 85% Eiropas ar valsti un 15 mēs nebūtu konkursā uzvarējuši, mums nebūtu punktu piekļuvuši. Tā kā šeit ir vienkārši jautājums par to, vai valsts pie šāda te sadalījuma pieturās un ir gatava šo 76% sakarā ar sadārdzinājumu arī no savas puses pielikt. Un mēs pieliekam sadārdzinājumu saviem 26%. Termiņu pagarinājumā arī ir iespējams dabūt, ja tas ir. Par to ir jārunā, es neesmu zāmās vai pateikt. Tas viss ir ļoti liels. Termiņš ir arī viens no rādītājiem, kas ir iepirkuma procedūras notiekumi. Jo tad, ja pielikt to klāt šajā lēmumā, daudz mazāk. Protams, ka mums ir jāizrunā pilnīgi skaidri, kas notiek, ja šis termiņš neizpildās. Es mazliet aizskavēju šodien uz seju, tāpēc, ka es biju pasākumā par 30 cilvēku plus mīnus. Tie bija cilvēki, kuriem bija kopā, kur tieši piedalās grupas, kā arī rādīja šajā pirmajā slēdā, kur piedalās grupas taukās. Protams, jautājums ir, kas par ko tiks runāts ārkārt mūsu sēdē, es arī pastāstīju arī dažos ļoti īsos vārdos par citām prioritātēm, par kurām ir domāts. Un teikšu pilnīgi un viennozīmīgi šo cilvēku attieksme bija tāda, ka jā, visu cienu tas, kas notiek šobrīd, sakarā ar agrīts ieguldīto darbu, sakarā ar to, kas notiek arī ar muzeju un par tām iespējām, kas mums ir tiek dots, bet pilnīgi viennozīmīgs, mums var droši pateikt šo cilvēku vārdā, ne tagad mēs nevaram atļauties, ja es jau biju nosaukums tās citas prioritātes, par ko mēs paši esam runājuši un sprieduši. Protams, neatliekot malā šo labo ieceru, šo labo iesākto darbu, bet ne šajā laikā, jo cilvēki paši redz mūsu pašu pilsētā, ko tikko jau kolēģis teica, jau jā, ir lietas, par kurām sāp sirds ilgi un dikti, un tomēr, ja mēs runājam par atbalstu, teiksim, bērniem un skolēniem, par to droši vien ir daudz vairāk jāpiedomā. Arī mans personīgais skatījums ir tāds, kāda ir laba lieta šī visa, bet es arī esmu par to, ka mēs piedzīvām aerorampes, šobrīd mēs to nevaram izdarīt. Paldies, jo tas... Tas nav mans vienīgais viedoklis. Es izlasot lēmumu projektu un klausoties savu kolēģu debatas, lielā mērā ar piekrītu Jāņu. Es vispār domāju, varbūt, kad lēmumu projektā bija jāraksta pirmais par to lūk. To, jā. Un tad, ja nesaņemam, tad ir tas, kas tālākais teksts, kā mums ir šeit. Ne? Ja mēs saņemam un pilnībā tā nauda ir uzliek mums tās proporcijas, kā jau teica priekšsēdētājs, ar tiem procentiem, kā bija 26 mums un pārējais ir, teiksim, valstī kopā ar ERAFu, un tad varam spriest par to, jo liels darbs ir ieguldīts un Eiropas nauda ir diezgan liela, un kultūras tādām, teiksim, vajadzībām mēs izmantojam. Bet ja šī papildus finansējuma nav, mēs paliekam 50, tad arī mēs esam pret. Paldies, jā. Eriks ir izreiz tev iedvesmot. Es arī tā mēģināju pragmatiski varbūt uz šo lietu paskatīties un pāanalizēt tātad no iegūmu, zaudējumu viedokļa, no riskiem, tātad iespējām, ko mums šis projekts kopumā dot novada kontekstā. Tā ir, ka mums ir jāpieņem lēmums, skatoties uz novadu kopumā. Mēs nedrīkstam, laikam, vienu nozari izcelt pār citām, jo tad mēs šo sabalansētu attīstību, principā varam izjaukt. Un man personīgi liekas, jā, ka iegūs būtiskākais būtu, ja mēs šo projektu realizētu tādu kompleksa pilnveidi, bet nav jau tā, ka viņš līdz galam ir pabeigts šis komplekss. Vēl jau ir šī otrā kārta, kaut vai arī šī paša Vāgluža projekta celtniecība. Šis ir tikai pirmais solis. Un principā, protams, mēs iegūstam gan šīs mūsdienu prasībām atbilstošas telpas ar visu mikroklimatu, kas ir nepieciešams tātad mākslu darbu glabāšanai un arī restaurācijai. Iesaistam tātad šo Eiropas struktūru fondu finansējumu, tātad vairāk kā 1,1 miljonu latu. Bet
skatoties uz šo iegūmu, mēs nedrīkstam aizmirst, ka, ja mēs realizējam šo projektu un izjaucam esošo līdzsvaru, kāds ir nozaru sfēras attīstībā, tātad Tukuma novadā un tās izvirzītās prioritātes, kuras tātad ir mums šīs skolas piebūves, tātad celtniecība, energoefektivitātes projekti, nosauktie ūdens saimniecības projekti, ielu ceļu, tātad visi pārējie. Tātad šis projekts mums ir vairāk, protams, ar zaudējumiem. Un jāapzinās arī to, ka tuvākajā nākotnē diez vai, ja tātad mēs šo projektu nerealizējam, diez vai mēs saņemsim līdzvērtīgu Eiropas Savienības finansējumu, doto tātad projektu tātad realizācija. Un šie tātad vienkārši varbūt vēl pie iegūmiem ir jāpapilda Naivara teiktais, jā, mēs tagad esam kārtējo argumentu iegūši tam, ka nepareizs ir šis plānojums tātad Eiropas līdzekļu sadalē pēc nozaru principu. Jo pēc idejas tātad šādu projektu realizāciju tomēr būtu vajadzīgs šis teritoriālais plānojums uz konkrētu tātad objektu konkrētā vietā. Nu, par šīm zaudējumiem, protams, tātad arī mūsu šīs izmaksas, ko mēs redzam arī apkopotajās tabulās, tātad viņas palielināsies. Un, ja mēs skatāmies uz šī budžeta pieauguma skaitļiem, nu, nekur nav teikts, ka šīs izmaksas būs proporcionālas tātad arī šiem budžeta pieaugumiem. Tas nozīmē, ka iespējams kādai nozarei arī būs jāsamazina. Un es arī paskatījos tādu iespēju, kā piemēram alternatīva rīcība ar īpašumu Harmonijas ielā. Jā, tātad mēs šo projektu realizējam, tas, kas atrodas Harmonijas ielā pamatā, tātad mēs pārceļam uz šo durvi, bet saistībā ar šo īpašumu tomēr man tā liekas, ka viņš kā liels ienākums būtu vērtējums vispār pilsētas vēsturiskā centra attīstības kontekstā. Mēs varam īstermiņā varbūt kaut kādu iegumu iegūt, pārdodot šo ēku, kas atrodas Harmonijas ielā, iegūstot varbūt pāris desmitus, nu varbūt 100 000, bet tas ir īstermiņā kāds iegums. Ja mēs par ilgtermiņu gribam, tad viņš ir jāskatās tomēr šī pilsētas centra vecā apbūves kontekstā. Un it kā iespēja, kad paņemot šo finansējumu, mēs tātad dodam darbu būvuzņēmējiem, tātad arī novada būvuzņēmējiem, kas kā apakšuzņēmēji startē šajā projektā, protams, ar garantēto iedzīvotāju ienākumu nodokli, tātad atnākšana atpakaļ pašvaldības budžetā, kas varētu būt šie tiešie iegumi ar netiešiem, tātad tie ekonomiskiem iegumiem, kas saistīti ar būvmateriālu, tātad plūsmu un visām pārējām lietām. Bet mums arī jārēķinās ar to, kas jau tika minēts, ka šīs papildus arī tiešās izmaksas varētu būt gan projekta realizācijā, gan arī pēc projekta realizācijas. Tāpēc arī es vairāk sveros uz to, ko tikko Ludmila teica, ka mums ielikt šo otro punktu kā pirmo lēmumu projektā un tādā veidā iet uz šo kultūras ministriju, mēģināt ierādīt šo proporciju saglabāt. Un, ja mēs vēl arī varam par termiņiem parunāt, jo plānošanas periods tomēr ir 14. gads ieskaitot. Jā, un 14. gads beidzās 31. decembrī, tomēr nevis 29. martā. Varbūt ir iespējams runāt par to. Runāt, vajag tikai piekrist, kas ir būtībā. Mēs šo projektu esam dabūjuši konkursa kārtībā, kā rezultātā. Gan šie 26%, gan termiņš bija rādītājs, kuri noteiks, ka mēs esam ieguši realizēt tiesību. Ja mēs aiziesim otrādāk, mums pasaka, jums jau vairs nav tas nekādas tiesības nebūtu, tieši tur cits projekts būtu aizvērts. Es gribēju tikai komentēt, ka 29. marts ir šie 36 mēneši no parakstītā datuma. Un es nezinu nevienu projektu, kas būtu pagarināts termiņš atklātā konkursa gadījumā. Tur ir mums tā pēdējais datums. Tas jau ir jau pagarinātais termiņš. Tas jau ir Nē, tāpēc es varēju teikt 24 mēneši un vēl 12 mēneši. Bet šis procentuālās iecība tā ir paliekoši. Tā mums varētu tikt saglabāt. Nē. Viss, par to būs sarunas precīzi saka. Es nevaru pateikt, jā, tas būs, ja? Bet mums ir jāizmēģina jebkurš variants, visos variantos.
jāaiziet cauri, jo arī tīri, nu, uzklausīšu cits tikai, jo tīri prestiži jautājums. Es teicu, ka mēs pie tādiem nosacījumiem realizējam, tad mēs arī realizējam pie tādiem nosacījumiem. Lūdzu, vēl vēlēs visi valdu pacelt roku. Jā, es tikai gribēju teikt to, ka pēc pāris nedēļām mēs šeit pat sēdēsim un runāsim par dažādām prioritātēm. Mēs arī spiedīsim, kura būs pirmajā vietā un kura nebūs tik aktuāla. Un tad mums noteikti izskanēs tā frāze, mums jau nav līdzekļu, lai to realizētu, jo mēs esam izdarījuši to un to attiecībā uz Durbes pils kompleksu. Jo strādājot daudzus gadus izglītībā, es domāju, ka mēs esam izglītības sistēmā daudz ko lāpījuši, patkalējuši, lai smukāk izskatītos un būtu drošāk mūsu skolēniem. Bet mēs esam gandrīz vienmēr par 90% nevis aizmirsuši, bet nevarējuši domāt par to, ko ieguldīt izglītības iestādēs, to attīstībai, lai varētu dot skolēniem iespēju iegūt izglītību uz modernākas bāzes. Un tas viss, kas ir ienācis skolās, ir arī galvenokārt, kā arī teica priekšsēdētājs, dažādiem Eiropas projektiem, datorsadzību un citiem. Bet tikko ir kaut kas jādara, ko finansējums ir no pašvaldības puses, tad daudzus gadus šis finansējums vienkārši nebija. Un šobrīd es piekrītu daudzu kolēģu teiktajiem, ka tas būs tāds liels trieciens visām pārējām iestādēm, kas darbojas novadā, ka viņi uzzinās to, ka tāds finansējums, par kādu viņi domājuši un cerējuši, un ka varbūt būs, ka tas tiks liekts un nākotnē nevarēs to realizēt, kas ir bijis plānots. Jo tik daudzas sistēmas, tomēr kopumā ņemot vēl novadā, nav sakārtotas un darba te būs vēl gadu desmitiem un visur vajadzēs naudiņu, vēlreiz naudiņu. Es domāju, ka Durbes pils ir skaista vieta mūsu novadā un arī pilsētā un ar daudzām pagātībām, kuras, protams, ir jāsaudzē un jāglabā. Bet neesmu tik zinošs, cik šobrīd ir šie apstākļi labi, lai šīs vērtības neietu bojā. Speciālisti noteikti savu darbu zina un plāno, un kā šis vagūzes daudz ko arī atrisinātu. Bet es domāju, ka tāpat arī šobrīd turisti braucot ar vilcieniem, autobusiem un lidmašīnām iegriežas Durbes pilī un to apskata kā kompleksu. Un reizes, ka runājam par Durbes pils kompleksu, man vienmēr ir gribējies, lai šis komplekss ir skaists no Durbes estrādes pakāpieniem līdz neuzceltajiem Vāgūzim, jo šī visa vieta ir Tukuma pilsētā un novadā kultūras jomā maksimāli neizmantota un tā ir tāda pabērna lomā. Un līdz ar to arī es domāju, ka vispār strādājot pie šīs teritorijas, varbūt arī pat ne galvenais šobrīd kā cilvēkam, kā turistam ir tas Vagūzis, bet arī būtu skaisti šī teritorija ar parku, ar visu pārējo pieguļošo teritoriju. Tad, ja runājam par konkrēto jautājumu un par šo projektu šodienas darba kārtībā, es arī piekrītu, ko kolēģi teica, ka otrais punkts ir jāliek kā pirmais, un mēģināts nav zaudēts, ka pieliek arī to termiņa pagarinājumu kā prasību, un pēc tam to pirmo punktu kā otro lēmumā iefiksējot. Bet ticības par to, ka gada laikā var uzcelt objektu tādu, kādu mēs šodien šeit redzējām, man personīgi šīs ticības nav, jo cik ir bijis saskarsme ar dažādām celtniecības vietām savā darbā, vienmēr ir bijis tūkstošiem problēmu, un šie termiņi tā muģinājušies, ka nav bijis skaidrs, kā no viņiem vispār ārā izlīst. Un ja šeit ir tik drakoniska prasība konkrētais datums un dienu vēlāk,
Arī balsojot mēs, ja piekrītam tam, mēs uzņemamies ar ļoti lielu atbildību, ļoti lielu risku, jo ļoti baidos par to, ka gada laikā šādu objektu var uzcelt, un mūsdienu celtniecības materiāli modernot, tad ir daudz, ko ir uzraugot jāātri. Katrā ziņā es varu ierosināt, kā būtu tie punkti jāsakārto, bet te brīdī, kad būs jābalso par vai pret vai atturēties, tad būs problēma. Ja tiesības nav. Es gribēju par tām prioritātēm, es domāju, būtu daudz vieglāk lemt par šo jautājumu, ja būtu sakārtot, ja būtu prioritātes, teiksim, šajā gadījumā būtu kultūrā, kur tad mums ir tā galvenā vajadzība un kas varbūt var nedaudz pagaidīt, jo šeit, ja mēs redzam, būtu mums šis vāgūs un mēs ļoti labi zinām, kādā stāvoklī ir kultūras nams, tad būtu jāizšķirās, es domāju, tad būtu balsojumi būtu ļoti skaidrs, jā. Kad mums ir vajadzīgs labi sakārtot, piemēram, kultūras nams un pēc tam mēs varētu domāt tikai par vāgūs. Tāpēc šogad, es domāju, arī tas balsojums, es šobrīd neredzu, ka šī ir, teiksim, mūsu prioritāte numur 1 jau, un, ja var, es saku, viņš var pagaidīt, un tad mēs realizētu šo projektu, jā, bet šobrīd, es saku, mums ir daudz svarīgāk. Paldies, vēl pārvīts, Jā, replika drīzāk arī jautājums. Mēs jau esam, domu šai sakarībā savu lēmumu kādu pieņēmuši. Šīs vienošanās ir noslēgtas. Teorētiski pieņemsim, ja, kam neticu. Būs sarunas un pēc sarunām izdosies panākt to, ko te sākotnējā vienošanās uz tiem nosacījumiem, kā tur bija, ka šīs izmaksas no mūsu puses sastādīt tikai šo 26%. Vai mēs par to būtu gatavi, vai mums būtu iespējams to realizēt? Tas ir 600 000. Tas ir 600 000, kas mums ir jāliek no budžeta. Tas ir šo 600 000 dēļ patiesībā, termiņā. Tad mēs palieto 2,4 miljonu kopīgo budžetu, varam palielināt pār attiecināmām izmaksām 74%, ja? Tātad, bet, jebkurā gadījumā, šī summa jau arī tie no 1,55 miljonu līdz 1,4 miljonu, vēl tur ir neattiecināmāk bišķīt izņemot ārā, ja, tad viņš jau proporciju saglabā. Protams, ka mums tas pieaugs. Vēl deputātiem. Nav, jā, tātad, jā, visi ir izteikušies, kas vēlušies nedaudz apkopojot visu un viedokļus. Ir viens lielais bet, no vairākiem deputātiem izskanēja, ka objekts ir labs, viņš ir vajadzīgs, neviens to neapšauba, bet ne tagad, lai pagaida nedaudz tādā veidā secībā. Diemžēl manā skatījumā paceļās vēl viens būtisks jautājums. Ja ne tagad, tad kad tad? Jo manā skatījumā to miljonu, vai ko mēs varētu dabūt klāt, ir diezgan reāli, ka vismaz nākošos 7 gados mēs nedabūsim. Un tad deputātiem jāsaprot viens, tās pagaidīsim uz nākošiem labākiem laikiem, ir jārēķina ar tādu tautā saucamā piebūli, tad, kad pūcei acis ziedēs. Ja, tad acis ziedēs. Nav, ka tuvākajā nākotnē redzams, ka kultūras tādām institūcijām varētu dabūt šādas finansējumus. Par to, ka mēs nevaram realizēt to, kas mums vajag, es pilnīgi piekrītu, bet atcerieties atkal 4 gadi visu sasaukumu laiku. Mēs esam dzīvojuši krīzes situācijā, kad vispār ņemt kredītu, izņemot uz Eiropas struktūra fonda atbalstītiem projektiem, nebija iespējams. Tātad ne izglītības iestādes mēs varējām ar savu naudu attīstīt, ja, kas ir kredītu nauda. Ja. Dotajā momentā 1 gadu ir pavēries, ka ar kredītiem mēs varam vismaz izglītības iestādes. Ja arī kultūras nams ir pirmā prioritāte, ja mēs nedabonam viņu iekšā kādā Eiropas energoefektivitātes vai kādā citā projektā, arī uz viņu mēs kredītu pašlaik nevaram paņemt. Ja? Tā kā šie ierobežojumi vēl ir vesela virkne.
vesela virkni, kas nosaka. Par to, ka mēs neredzam kādi mūsu objekti, es domāju, ka nē, pie budžeta mums bija diezgan korekts pielikumi, kurā bija prioritātes, ko bija Laila sataisījusi mums to sarakstu 7 miljoniem, tā rūpīgi sakot, kur bija tās lielās prioritātes iekšā, plus vēl budžeta prioritātes 260 tūkstoši, ko mēs skatāmies par tām mazajām, ja, kuras nesaistās ar kredītu ņemšanu. Ja, tātad tās mēs redzam, un tur aptuveni jau nekas būtiski nemainās, arī Vāguls kaut apakšpusē, bet viņš bija tur, vai nebija, bija, man liekas, parādījās. Bija parādījās arī šai sarakstā. Un treškārt par mūsu kredītu portfeli skatāmies. Arī tas ir jāņem vērā, ka mēs neesam bijuši to laimīgo pašvaldību skaitā, kam ir bijuši lielās policentriskās naudas. Ja? Var jau salīdzināt ar Cēsim, var salīdzināt ar Valmieru, var salīdzināt ar citām. Ja? Piemēram, Cēsis, ja tā kā mēs būtu dabūjuši tos 10 miljonus kā Cēsis, vai vispār mēs spriest par šādu projektu, ja? Eiropas vēl atbalstīt, mēs to miljonu ieguldīt, droši vien acis nemidžinot un vēl uzceltīt sporta zāles, kultūras nams sakārtot vispārējā. Un šajā sakarībā mēs esam izdzīvojuši tikai uz tiem projektiem, kas ir bijuši konkursa kārtībā, nevis kā policentriskā iezīmētā nauda. Un tāpēc arī mūsu kredītu portfels nav no mazajiem. Mums ir kaut kas 4., 5. lielākais kredītu portfels valstī. Tas ir ap 16–17% apvien šūpojās. Kaut gan arī tas pašas Cēsis, Kuldīga, Valmiera, Liepāja ir uz 18% ar visu savu policentrisko naudu. Ja? Tā kā arī tas nevar pateikt. Ja? Tātad, bet viņi ir vēl vairāk ieguldījuši tātad šajā attīstībā. Tā kā man liekas, ka visloģiskāk būtu arī, ja mēs sakārtot pareizā secībā, ka pasakām, ka lūdzam ministriju izskatīt, lai atbilst projekts jumta līgumam noslēgtam, ja mēs viņu tā varam saukt, tātad proporciju līgumam. Nevis naudas līgumam, ja, bet proporciju līgumam. Un, ja tas tiek darīts, tad droši vien, ka mums būtu jāsaka arī ministrijai, nu tad, ja izdarām, tad jā vai nē. Ja? Nu, nevajadzētu vēl pēc tam meklēt vēl 3., 4., 5., ka tas gan mums šodien būtu jāapzinās. Kaut kādā līmenī, ja ir šie te proporции ievērot, tad viss mēs darbojamies uz priekšu, ja nē, tad nē, ja? Tur vēl kaut kādu meklēt, kaut ko būt laikam, nu tad jau bezkaunīgi, tad mēs vienkārši pasakām atklāt, ka mēs negribam celt. Varam pie lēmuma projekta skatīties, ja? Tas mums vajag mainīt, Marija, formulējot, ja mēs to liekam kā pirmo, tad to otru, tad uzskatīt par finansiāli neiespējami, ja? Tātad būtu pirmais, būtu lūgt Latvijas Republikas kultūras ministri izskatīt iespēju papildus Eiropas struktūra fondu vai budžeta līdzekļu projekta realizācija, kā arī iespēju pagarināt termiņus. Ja? Kā iespēja? Kā arī iespēju pagarināt objekta nodošanas termiņu. Izmantojam to iespēju, jā, nē, skaidrs, jā. Tātad un uzskatīt, ja netiek izpildīts. Un tad ir jautājums, abi vai vismaz finansējuma proporcijas, tad šīs projekts realizēts nav iespējams. Vai nu abus, es domāju, termiņu. Nu, pašlaik mēs ēterā neejam tiek uzņemts tikai, ja? Tātad no šiem viedokļiem, šie manevri iespējas jau ir par attiecīgiem aktīvajiem darbiem vispār, es tā reāli rēķinu, ja neviens tīšām ar takšu visu neziniet, kas nav vasarā mums ir. Jo var nodot objektu ar 2, 3 lapām nepabeigto darbu, tā nopietni, ja skatāmies. Es tāpēc saku, tie ir 2 punkti. Es nevaru tikai vienu jautājumu, otrs arī. Vai nu. Vēl risks nesanāk liels, lai visi mēs esam kaut kā problējuši. Tas, ko valsts uz papīra būvēt, ir kaut kas cits. Tad ministrē pasakām, ja nav šie abi izpildāmie, tad es eju atpakaļ pie saviem deputātiem, sauc ārkārtas sēdi un 2 stundu laikā sakam galvu rezultātu. Nu, pēc tam, kad ir skaidri šī te pusē, ja, ko var un ko nevar. Droši vien, ka tā jādara, ja. Ieliekam abus,
Un tad rakstam vienkārši, ka uzskatīt, jā, pirmajā punktā minētā nosacījuma neizpild, nav iespējami izpildīt, jā, tad mēs tādu, kas saka, uzskatām, ka projektu nerealizējam. Nu, nevis uzskatām, bet projekts netiek realizēts Latvijas. Nevis uzskatām, bet netiek realizēts. Jā? Varam tādā veidā. Kas būtu par šādu redakciju? Deputātam būtu balsot. Paldies. Kas pretī? Atturas. Vienam atturoties, lēmums ir pieņemts, Gunter Kalviņai atturoties. Varbūt pēc 10 gadiem tev slavēs, ka tu esi zālumās bijis. Ko teici? Es teicu, varbūt pēc 10 gadiem tev slavēs, ka tu esi zālumās bijis. Mēs grāmpasā. Grāmpasā, jā. Paldies, lēmums ir. Bet tas tikai pirmais jautājums. Turpinām sēdi, mums ir jau viens jautājums. Tā, šeit ierakstīts esmu es it kā ziņotājs, bet es gan gribētu dot vārdu Aivaram no sākuma par šīm idejām un visām, kur bija tas domu ģenerators. Un pastāstīt, kas ir šis iespējamais kooperatīvs un kā šeit mums būtu interesi viņā piedalīties. Jā, kāpēc vajag sastāvēt kooperatīvos, tur ir arī vēstulītē ir atrakstīts. Kooperatīvu uzvaras gājiens visā pasaulē gan visdažādākajās jomās, varbūt jāvās lekcija. Es būtu gatavs, jums būtu gatavi uzklausīt. Mani par to jāpārliecina nav. Gribu jums atgādināt par to, ka mēs jau esam kontrola pakets turētāji finanses kooperatīvā, tas ir mūsu kooperatīvā krājuma sabiedrība, ko mēs mantojam, tā esam tāpat kā Vāguši projektu. Tur bija 5 pagasti jau iestājušies un ļoti labiem rezultātiem. Šobrīd, protams, krīzes laikā ar tā darbība ir netik laba, kā gribētu. Mēs visu laiku īstenībā gaidām, kad būtu iespēja mums uzklausīt par to. Un šis tātad par mežsaimniecības kooperatīviem. Kolēģi bija kopā ar vienotību un ar visu valdību Dombrovski, Solītas kundzi un Straujums kundzi vienu veselu dienu par visiem citiem kooperatīviem. Latrapsī bijām, tur lauksaimniecību, graudaudzētāji ar ļoti labiem panākumiem. Strādā bijām Latvijas tai pienotelā, kur piena ražotāji uztaisījuši savu pienotalu kā kooperatīvu. Bijām arī stendē, kur uzstājās šie mežsaimniecības kooperatīvas pirmais no Alsamas savā pieredzē. Faktiski mēs esam lieli kooperatīvām. Kooperatīvas ir vajadzīgs mazākiem īpašniekiem gan realizācija, apsaimniekošana, izglītība, zināšanas, tie iedūmi. Par to, vai būt kooperatīva vai ne, es domāju, ka tā pasaules pieredze vienkārši ir neapgāžami pozitīva, jo Skandināvu, Zviedru, Somu, privāto mežu īpašnieku kooperatīvi ir papīra fabriku līdzīpašnieki, izpēt Latvijas mežus, kolēģi nodarbojās ar Latvijas mežu izstrādāšanu. Tas, vai tas ir izdevīgi vai ne, es domāju, tur tā atbildība skaidri redzam. Tad apzinoties šīs te kustības, tās pozitīvās puses, tātad nākamajā plānošanas periodā ir paredzēts Eiropas Savienības atbalsts, lai šī te kooperatīva kustība varētu uzsākt darbību arī mūsu valstī pēc gaitā. Un valsts šobrīd arī jau negaidot nākamo plānošanas periodu ir atvēlējusi saucamajiem atzītajiem kooperatīviem, kuri jāreģistrē līdz šī mēneša beigām, tāpēc mums tas jautājums atkal sēdē tiek līdz 5000 latu darbības uzsākšana, kā mēs zinām, kurš sākums ir tas grūtākais. Tāpēc es aicinu, protams, idejas atbalstīt šo te, jo arī kooperatīvās krājasdevi sabiedrības ļoti ilgi rīkojoja, kamēr pašvaldībām nebija atļauts sākumā likums, neatļauts stāties pēc tam pašvaldības arī pabalstīt naudiņu, protams, lai tie līdzekļi būtu
lielāka. Un tad tā krājasdevu sabiedrību kustība un darbība bija daudz efektīgāka, liederīga un iedzīvotājiem noderīgāk. Faktiski mēs esam lieli īpašnieki, mums ir pār 900 hektāri, mēs esam savā novadā lielākie meža īpašnieki, un faktiski mēs gan apsaimniekot, gan izstrādāt savus mežus varam kā lieli īpašnieki arī bez šī kooperatīva. Tā kā manā izpratnē tas vairāk ir morāls, ideisks atbalsts, lai iedrošinātu visus pārējos mazākus meža īpašniekus stāties šajā kooperatīvā un izmantot to kooperatīvu priekšrocības. Tas statūta projekts ir tikai projekts, kolēģis tāpat kā jūs domājat, rēķināt, cik mums tā dalības maksa varētu būt liela, to nevar tik ātri atbildēt, tad jāiet visiem meža ierīcības projektiem cauri pa katru konkrētu nogabalu, lai saprast, cik mums ir par kaut kāds ir. Bet mēs varam priekšlikumu dot, piemēram, kad lats par hektāru un viss, bez tādas sarežģītākas formulas, kad mūsu viedoklis, piemēram, ir tajā, kad tik liela varētu būt tā dalības maksa mūsu tajā statūta kapitālā, kurš ir 2000 lati jāsavāc, lai vispār par biedrību varētu noreģistrēt. Nepateikt mazākais ir jābūt kooperatīvā 15 biedriem un ne mazākā 500 hektāriem nebija 2000 lati un statūta kapitāls. Es, ka statūta kapitāls man liekas, es varu kļūdīt, man liekas, ka mazākais tagad ir 200 lati statūta kapitāls. Vai 2000? Es nestrīdos. Ne, šeit ir 2, bet vai 200 vai... tā nebūtu būtiskākā lieta laikam, ko mums jāpārāk. Tā, tas ir ziņojumam viss, jā? Uz visiem jautājumiem droši vien konkrēti. Tad lūdzu deputātiem jautājumus. Šeit es redzu tā, kad fiziskā juridiskā persona 2 nedēļu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža izpērk sev pienākošo paļu skaitu. Cik maksā viena paļa? To iet runas, ja viena paļa ir viens lāts, tad ir 2 varianti, vai nu 5 vienas punktā, jūs redzēt, tur ir tāds sarežģīts schēma, 4 vai cik paļas bija par kailcītas hektāru, viena paļa par nē. Tā, protams, schēma ir ļoti sarežģīta, varbūt tiešām arī dibinātai sapulcei pašiem jāvienojas par šo punktu ir, cik ir valsts zemes reģistrā vai bilancē, es nezinu, kas tad būs par datu, cik ir reģistrēti meža, tiek arī, kā saka, 1 hektārs, 1 lats. Jo ne jau tas noteiks to pašu būtību, jo paskatieties otru, kas ir dibinātāji kopsapulce, ir katrs ar vienu balsi. Tātad šī gadījumā tiekšu atklāt, man censties iegūt lielu kontrolu paketu un atbildēt gan par plusiem, gan par mīnusiem, nav liela prieka. Es pat noteikti, ka visi dibinātāji maksā statūta kapitālu vienādā apjomā. Man pat liekas, ka būtu loģiski. 200 lati varbūt. Nē, 200. Meši viņi izsver, tad ārā meši saimniecību uz šie kopā. Minimālais ir 900 hektāri viena valsts un 100 hektāri ar vienu valsts. Kooperatīvo sabiedrību viena valsts. Nē, viss jau ir pareizi, neiet runas jau par valsts sistēmu mainīt. Bet vai mums kā lielākajiem meža turētājiem ir jābūt ar lielāku, jo statūtu paļu skaits, es domāju, ka kurš ir bijis kolkozos, vai kurš nebija, bet cik es saprotu, paļu skaits nosaka gan tavu peļņu, gan tavu atbildību, ne tā? Gan zaudējumu sekšanā, gan ienākumu būšanā, tā kā mēs veicam kura pusi. Tas vairāk būs. Kooperatīvs nav komerces sabiedrība, lai tikai tāpēc mēs varam viņam stāties, kad kooperatīva sabiedrība likumā, kurā tur pantā, tur 18. vai kurā teiksim, ne lauksaimniecības, ne mežsaimniecības kooperatīva nav komersanti. Jo valsts pārvaldes iekārtas likums savukārt nezvērt pašvaldībai būt komersanti. To mēs pārbaudījām. Šeit mēs stāties drīkstam. Kad stāties drīkstam, un tas ir tādā, ka kooperatīvs ir nevis, lai gūtu peļņu kooperatīvām, bet lai palīdzētu gūt peļņu katram kooperatīvu dalībniekam.
Liela atšķirība arī, kas ir no krājumdevu sabiedrība atšķirībā no bankas. Nav mērķis gūt peļņu krājumdevu sabiedrībā, bet sniegt pakalpojumus biedriem. Un vēl ir otrs, ka mēs kooperatīvā nekādā gadījumā neieejam ar savu īpašumu, bet gan ar pajusi. Tikai ar pajusi. Tik skaidrojuši šie jautājumi. Tas ir morāls atbalsts, kolēģi, mums, jo mēs kā liela īpašnieki varam. Jautājumi, vai arī reizēm debats var kopā darīt. Vai tai sabiedrībā būs arī priekšnieks, algots? Šoks, tas lasīja godīs. Pēc vēl. Ilgarotais pārstāvs. Ilgarotais pārstāvs, vai tā? Tas ir dibinātājs. Vēl visu tā sapulce. Jā, un tas ir dibinātāja jautājums, kurā man gan liekas, ka pašvaldības administrācijas darbiniekam vai arī vēlētam politiķim nebūtu jāuzņemās šī darbība. Ja mēs esam atbalstītāji, mēs turam roku uz pulsu un esam stiprais valsts, bet ne lielais organizators visu pārējo. Ja? Tas būs tāds otrais atkal, ka labs kooperatīvs, bet doma neko nedara, un tāpēc mums nekas tur nesarāds. Kā dividendes daļas rēķinās? Es pēc balsu. Es jau piecos gados. Es nekā nesajāju. Saka, otrādi, tā zaudējums. Tā nav banka, tā nav akcijas sabiedrība, tas ir kooperatīvs. Kooperatīva mērķis ir vēlreiz palīdzēt gūt lielāku peļņu kooperatīvu biedriem, apsaimniek katram savu individuālo īpašumu, nevis kooperatīvam kā tādu. Kas tas par kā Bānavu lūdzu? Tu nezini, tas ir par to man ir visvairāk uztraukums. Tas ir nepārāk. Kā Bānavam. Mēs kā tur Bānavs viņam izteikšos vārdu. Tad infrastruktūras raudas zemī. Raudas zemī. Tas ir Principā jautājums jau vēl ir skaidrošanai. Principā mēs varētu atbalstīt tikai to, ka šiem kooperatīvai mazajiem meža īpašniekiem ir problēmas ar produktu realizāciju, apkopošanu un visu pārējo. Kā dzīve pierāda, ja mazais puskraviņa aizved kaut kāds tur kociņas vai kaut kāds tur papīra malku vai kaut ko tam līdzīgi, cena ir viena, ja ir lielākā saka pārējais, līgums vispārējais, cena ir otra. Ja? Un trešais ir, kas ir vilinoši, ka ir šie vienskamerti noteikumi, kuri uzskata, ka tiks sekmēta gan zemkopības, gan mežkopības kooperatīvu veicināšana no valsts puses. Tātad, ja tas ir ar finansiālu atbalstu vai kaut kādu noieta tirgus stabilu atbalstu vai vēl kaut ko, tad tas ir pozitīvi, bet es saku vēlreiz, pozitīvi tas ir mazajiem, kuri paši nav spējīgi šis darbiņas veikt. Mēs varam būt tikai kā drošais atbalsts. Lūdzu, jautājumus un viedokļus. Jā, atbalsta mazie. Mēs jau paši varētu, tāpēc mēs šeit esam, lai varētu savus novadu iedzīvotājus un tikai kooperatīvu biedrus atbalstīt. Tā kā pilnībā jau ir. Mēs jau neko sevišķi neiegūsim, mēs palīdzēsim citiem vairāk. Tas arī mums tā kā pienāks. Man mēģināt. Nav. Tas ir pagaidām ar nav. Pagaidām nav. Nav citu viedokļi. Jā, tas kā paliek ar tām maldām vats kapitājus? Tātad, ne, princips jautājums ir, vai mēs sakam 2000 no mūsu viedokļas dibināšanas sapulces 2000, tad statūta kapitāls vai 200? 200 minimālais. Nē, jautājums, par kādu mums būtu priekšlikums, ja mēs deleģējam, piemēram, Aivaru tālāk, nu, tev ejams. Jo es saprotu, ka konceptuāli nav pretīgi, bet to varētu pamēģināt, jā? Tad pie konkrētām lietām skatu par to, ka Aivaru Wolfu mēs deleģējam pārstāvēt gan dibinātāju sapulcē, gan dokumentu parakstīšanai, papīri, jā. Dokumentu parakstīšanai vispārējā, ka tas ir Aivars, nav pretensijas arī, nav atsevišķi jābalso. Nav, jā? Un tad pie statūtiem un pie šiem dibināšanas protokola. Es saku, šeit bija par to, kādā veidā plājas veidojās. Man būtu priekšlikums tiešām, ka, ja ir 15 dibinātāji un ja ir
Nu, varbūt ir, es nekāds pārņem jau viedoklis jābūt, ka mums nebūtu jācenšās atbilstoši mūsu īpašumu daudzumu un dabūt arī tik daudz pais. Korekti būtu, ja kooperatīvs, tad ja ir viena valsts, tad arī pais ir vienāds, ja tas ir iespējams. Daudz galviņām tā var? Es nezinu, juridiski, es neesmu pārliecināts, jo es neesmu vienā kooperatīvā līdzi. Tad uzreiz sāksies problēmas. Šeit ir iekšā krūmu platības mežs, kārtīgs cērtamais cirsma mežs, ja, un tāpēc ir līdz iekšā šie principi, meža zemespējas principi, 4 spaiņas par katru hektāru, kur atļaut galvenā cirsmas, bija pavisam cits nekā krūmā. Bet es nevaru atkal jāsaprot viena lieta, kas ir nianse, bet būtiska. Mēs produktu realizējam tikai caur kooperatīvu, bet nevis kā kooperatīva produktu. Tātad, ja mēs arī realizējam 100 kubus, tad ar 100 kubu visa nauda atnāk. Mums neiet šeit dalīšanās ar kooperatīvu. Man ir viens jautājums. Vai šis kooperatīvs varēs pieņemt kaut kādas lēmumus attiecībā uz šiem 900 hektāriem meža? Nekādā gadījumā nē. Jautājums vēl ir, kas ir būtisks, kas ir pašai sapulcei jāsaprot. Attiecībā par izstrādi visām pārējām darbībām, kas ir ar saimniecisko darbību, mums ir savi zināmi noteikumi, iepirkums vispārējais. Vai sapinoties ar pašvaldības īpašniekiem, ja, viņi neapgrūtinās paši savu darbību, tas ir viņiem skaidri un gaiši jāpasaka. Mēs nevaram savādāk rīkoties. Bet tas būs mūsu pārstāvis? Nē, tas būs pārstāvis ar to, ja šī problēmas ir. Iestāšanās vēl jau neko īpaši dārgi nemaksā. Nu, izstāšanās vēl būs dārgi. Ir aptuveni skaidrs līdz būtībā. Varam riskēt. Tātad, kas par to vai dalījumu? Vai paies dalīs peļņu vai zaudējumu? Ko jūs esat? Kas par to, lai atbalstītu un stātos? Paldies. Un tātad, kas par to, lai Aivars būtu valsts mūsu pārstāvs? Es saprotu, viņš negrib balsot par sevi. Paldies. Atturas nav. Arī šis lēmums tad ir izskatīts. Paldies par darbu. Mēs tiešām intensīvi, domāju, arī Agrīta intensīvi darbosimies, lai pēc iespējas ātrāk dabūtu šos te ciparus un jā vārdu vai nevārdu, jo celtniekiem, es saku vēlreiz, celtnieki gatavi šo produktu radīt māju, ja līgums ir noslēgts 2. aprīlī. Ja tas nebūs, arī viņam sākās visi rīti danči, ka mēs varam kaut ko vairs nedarīt. Paldies!